Dārgo skatītāji, pagātnes vairs nav, nākotnes vēl nav. Un kas tad mums īsti atliek? Pareizi, mums atliek tagadne. Gudri cilvēki saka, ka tagadnē ir īpašs spēks. Un ja mēs dzīvojam šeit un tagad, tā kā šeit un tagad, tad mums ir lielākas izredzes atrast sevi. Vai tā tas ir? Vai tā tas liekas arī citiem gudriem cilvēkiem? Pajautāsim. Pēters runāja par tagadni. Šī nedēļa būs īpaša. Ar ko tā būs īpaša? Astroloģiski. Satiekas debesīs Venēra un Mars. Vai šis ir laiks, kad būtu par kaut ko jāsapņo, jātaisa gaisa pilis, ilūzijas? Nebūt. Nekādā gadījumā. Tieši kā teica Pēters, mums ir jābūt šeit un tagad. Apskatieties sev apkārt, kādi cilvēki jums ir apkārt. Kur jums savienojās galvās, jūsu mājokļos, jūsu realitātē, vīrišķais ar sievišķo, kur jums satieks prāts ar intuīciju. Ja jūs pamodīsieties realitātē, jūs ieraudzīsiet daudz skaista, erotiska, interesanta, spēcīga. Jūs atradīsiet sevi savā realitātē. Andi, vai ir varianti, ka es varu pamosties kaut kur citur, nevis realitātē? Eksistē dažādas vietas, kur var pamosties, Janita. Piemēram, var pamosties sapnī. Tu uzbūvē gaisa pili. Iedomājieties, cilvēks guļ savā jahtā un sapņo, vai šī jahta, kurā es tagad guļu Ziljūras vidū, ir labāka par manu sapni, vai nav labāka par manu sapni. Varbūt sapnī ir lielāka jahta. Un tad ir jautājums, kur tu pamosties, skatītāji, vai tu pamosties reālā jahtā vai savā. Ja tu skatītāji, ja tu Janita, ja es Andis, mēs ejam uz darbu, mēs kaut ko darām, mums notiek dzīve, tad kāda mārutka pēc mums ir vajadzīga tā te jahta? Varbūt kā noskaņa, uz kuru iet, jo es jau nedzīvoju tajā jahtā, bet es viņu sajūtu, un es sajūtu to, ka es varbūt to gribu, un mans dienas virziens aiziet pa tiem ceļiem, lai es pie tās jahtas tieku. Varbūt par dienas virzienu mēs varam pajautāt mūsu gudrajam, skaistajam Didzim. Arī runas runā par tagadnes un iztēles attiecībām. Kolēģi, manuprāt, runāja par diviem piegājieniem, kā darbināt iztēli. Viens ir tas, ko mēs varam nosaukt par sapni, par jauko uzstādījumu, par vēlmi, ko es gribētu sev iegūt. Bet problēma sākas tad, ja mēs laižam otrajā virzienā savu iztēli un nonākam pie kaut kādiem negribētiem cilvēkiem, kas mūs iemet uzreiz vientulības sajūtā, nonākam pie kaut kādiem negatīviem scenārijiem, kas saka, nekas jau labs nebūs. Runas iesaka, pārāk neeksperimentēt ar iztēli. Drīzāk ļaujieties labiem sapņiem un vispār paļaujieties, jo nākotne vienmēr ir nezināma un viņa nekad nav tā 100% prognozējama. Vienīgais veids, ko runas iesaka, kā doties uz priekšu nākotnē, uz priekšu pretī nezināmajam, ir ar paļāvību. Ar paļāvību, ka viss būs labi, ar paļāvību, ka mans labie sapņi piepildīsies. Jo tieši visādas ciešanas, nepatīkamas sajūtas, kas mums ienāk tagadnē, kas mums iedzen kaut kādas bailes vai atver personīgo paranoju, tie visi ir iztēles produkti.
Izveidojās tāda kā pretruna. No vienas puses mums iztēle ir nepieciešama, lai mēs tā kā dotos uz priekšu, bet šajā nedēļā tā kā nebūtu pārāk vēlams paļauties varbūt tikai uz iztēli. Varbūt mēs varam apskatīties realitātē, kādi ir fakti. Un visbiežāk tie fakti nav satraucoši. Piemēram, ja jūs sajūtat kaut kādu satraukumu par to, kas būs, ak, Dievs, kas gan tur nebūs, vienalga, kā jūs to formulēsiet, ir vērts paskatīties tagadnē. Vai tad tagadnē ir slikti? Vai tad tagadnē es mirstu nost? Nē. Un ir tāda lieta, ko minēja Pēters, ko minēja Didzis. Faktiski nākotnes vēl nav. Eksistē ļoti daudz variantu, kā nākotne var attīstīties. Nav iekalta akmenī nākotne. Nākotne sākās tagadnē, un sapnīši, idejas, lielie dzīves sapņi varētu būt tādas kā vadulas, vadlīnijas ceļam uz priekšu, un kā minēja Janita, tā ir vairāk tā kā sajūta, kur mēs varam doties nākotnē. Tad mēs nonācām, ir sajūta, kas virz uz nākotni, un ir iztēle, kas tur būr kaut ko, ņemot vērā tikai pieredzi, kas bija pagātnē. Nākotne ir nākotne. Mēs neko nevaram paredzēt, kas tur būs. Vai tur sakritīs ar bagātas notikumiem, vai nesakritīs kaut kas. Un jebkurā gadījumā šī ir vairāk tāda realitātes nedēļa. Satiekās Mars ar Venēru. Izmantojiet šo te burvīgo enerģiju. Šī ir realitātes enerģija, šī ir realizācijas enerģija. Un ja mēs paņemam savu dzīvi, paņemam tagadni, paņemam interesanto, paņemam skaisto, paņemam mīlestību, tad summā būs ļoti jauki. Jā, noteikti. Pētam savu realitāti. Tur ļoti daudz labas informācijas. Un realitāte ir skaista, un mūsu dzīve būs skaista. Un šī nedēļa būs skaista. Tas ir pavisam noteikti. Būs tā. Būs tā.